Tripod analytical tests un to rezultātu interpretāciju. Parunāsim arī par atgriezenisko saiti. Atšķirībā no daudziem citiem testiem, kas balstās tikai uz vispārējām intelektuālajām spējām, jeb GMA, kā jau iepriekš runājām, General Mental Ability, Tripod Analytical ir veidots balstoties uz vairāku intelektu teoriju. Tas koncentrēs uz 4 jomām, kuras ir gan objektīvi mērāmas, gan būtiskas darba vidē. Verbālās spējas, matemātiskās spējas, telpiskā domāšana un loģiskā spriešana. Šīs kognitīvās spējas ir īpaši svarīgas profesijās, kur ir nepieciešama analītiskā domāšana, lēmumu pieņemšana un spēja ātri apgūt jaunu informāciju. Jums varētu šķist, kāpēc gan tas ir būtiski? Kāpēc mēs nerunājam, par emocionālo inteliģenci, tikai kāpēc ir vajadzīgs šis te intelekts? Tātad intelekts nav tikai akadēmisku sasniegumu rādītājs. Pētījumi rāda, ka augstāks intelekts korelē ar labāku veselību, garāku dzīves ilgumu, zemāku nelaimes gadījumu risku un spēju pieņemt pārdomātākus lēmumus ikdienā. Tādēļ kognitīvo spēju novērtēšana ir ne tikai instruments atlasei vai attīstībai, bet arī būtisks resurss cilvēka potenciāla izpratnē kopumā. Tripod intelekta testi ir objektīvi, standartizēti un ātri aizpildāmi, kas padara tos īpaši piemērotas atlases situācijās, kur ir jāvērtē nevis pieredze, bet attīstības tieši potenciāls. Tripod intelekta testi var noderēt kā lielisks potenciāla atklāšanas rīks pasīvajiem kandidātiem, kurus mēs nevēlamies īpaši apgrūtināt ar sarežģītiem praktiskiem uzdevumiem. Un tagad es jums pastāstīšu par normgrupu un rezultātu salīdzināšanu, jo, lai interpretētu rezultātus, tie tiek salīdzināti ar normu grupu. Vienotu, kas sastāv no 2995 speciālistiem no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Šie dati ir atjaunināti 2024. gada decembrī. Normgrupas vidējais vecums ir 35 gadi un 77% dalībniekiem ir augstākā izglītība. Svarīgi ir tas, ka normgrupa nav dalīta pēc dzimuma vai vecuma. Tas nozīmē, ka visi tiek salīdzināti vienlīdzīgi pēc vienādiem kritērijiem. Rezultātu interpretācija, kāda tā tad ir, kā mēs varam interpretēt šos rezultātus. Rezultāti tiek noteikti procentos, no 0 līdz 100% un iedalīti 3 līmeņos. No 0 līdz 30% ir zems līmenis, rezultātu līmenis, no 30 līdz 70 ir vidējais līmenis un no 70 līdz 100 ir augsts rezultātu līmenis. Lai iegūtu augstu rezultātu, ir nepieciešams līdzsvars starp ātrumu un precizitāti. Daži izvēlas ātrumu, bet pieļauj kļūdas, citi strādā precīzi, bet toties ļoti lēni. Ātrumu un precizitātes rādītājus var apskatīt testa atskaitēs, kas var arī liecināt par testa veicēja darbības stilu. Labākie rezultāti ir tiem, kas spēj apvienot gan ātrumu, gan precizitāti. Ko tad tieši mēra šis tests? Tests palīdz izveidot kognitīvo profilu, kas sniedz ieskatu šādās spējās. Apgūt jaunas zināšanas, pieņemt lēmumus, analizēt sarežģītas situācijas un informāciju, efektīvi risināt problēmas darba ikdienā. Šīs spējas ir īpaši nozīmīgas amatos, kur no darbinieka tiek sagaidīts patstāvīgas domāšanas un ātras pielāgošanās. Kā notiek šī testēšana? Intelektuālo spēju tests tiek pildīts gan klātienē, gan attālināti, taču abos gadījumos novērošana ir obligāta. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tā ļauj pārliecināties par 2 būtiskām lietām. Pirmkārt, vai tests tiek pildīts godīgi un patstāvīgi, bez ārējiem palīga līdzekļiem. Otrkārt, novērošana ļauj novērtēt arī testa veicēja uzvedību un reakcijas testa laikā. Attālinātā testēšanā administrators pēc testa saites nosūtīšanas lūdz testa veicējiem atstāt kameru un mikrofonu ieslēgtu, kamēr pats paliek kā novērotājs ar kameru un mikrofonu izslēgtu, bet gatavs asistēt, ja tas ir nepieciešams. Ko ļauj saprast novērošana? Testēšana bieži vien rada nelielu spriedzi vai stresa situāciju. Tieši šajos brīžos mēs varam novērtēt, kā cilvēks reaģē, kad sastopas ar neskaidrību, laika spiedienu vai grūtībām. Piemēram, daži kandidāti sāk skaļi paust savu neapmierinātību un ļoti
nepatīkami izteikties, citi attaisnojas, vaino testu vai kādus citus ārējos faktorus. Daži cenšas pārliecināt novērotāju, ka jautājumi nav loģiski, citi meklē ārēju palīdzību, skatās citā ekrānā vai izmanto telefonu. Šādas uzvedības var liecināt par pirmkārt zemu emocionālo stabilitāti, jeb augstu neirotismu līmeni, otrkārt zemu stresa noturību, impulsivitāti vai arī ar grūtībām pieņemt savas neveiksmes, kas darbā nereti ir, diemžēl, jāpieņem, jo mēs visi pieļaujam kļūdas darbā, un mums visiem ir arī noteikti termiņi, kādos mums ir jāizpilda savs darbs. Savukārt mierīga, koncentrēta uzvedība un spēja pieņemt testa izaicinājumu ar iekšējo mieru norāda uz augstu pašregulācijas līmeni un labi attīstītām emocionālajām spējām. Kāpēc tas ir svarīgi? Šāda novērošana ne tikai palielina datu uzticamību, bet arī sniedz papildu informāciju, kas noder atgriezeniskajā saitē vai lēmumu pieņemšanā. Tā var palīdzēt saprast, vai testa rezultāti atspoguļo reālās spējas, vai arī tos iespējams ir ietekmējis pārmērīgs stress, pārslodze vai arī citi ārējie traucēkļi.